Rikārd, izstāst, kas jums notika pirmajā puslaikā, ko treneris pateica pārtraukumā un ko jūs izdarījāt otrajā puslaikā? Mēs spēlējām ļoti agresīvi un viņi mūs sodīja pie katras mazākās kļūdiņas aizsardzībā. Kā jūs redzējāt, viņi iemet ļoti daudz grūtus trīspunktniekus un tas arī pārsvarājiem iedeva arī to pārsvaru pirmajā puslaikā. Un arī mūsu kļūdas uzbrukumā, kas viņiem iedeva ātros uzbrukumus, vieglos punktus, brīvos metienus un tā. Un tad mēs puslaikā vienkārši parunājām, kas mums jāizdara un izdarījām secinājumus. Kas ir tā formula? Mums šobrīd skatās jaunie basketbolisti, jaunie treneri, un viņi varbūt mācīsies no šīm epizodēm. Kas ir jāizdara, lai šādi salauztu spēli? Jāspēlē pacietīgi un jāmēģina atsisties vienu pēc otras reizes. Jāsamēģina savākt pēc iespējas vairāk, kā sakamieties stopi, un tā arī tu atgriezies tajā spēlē lēnām. Bija kāda laiciņa pauze, jums starp spēlēm arī daudz spēles iepriekš nesanāca. Kā bija atkal atgriezties LBL un atkal spēlēt, vai nav tā, ka grūti saņemties? Nu, nav gluži, ka grūti saņemties, vienkārši ir komandas LBL varbūt nedaudz nestandartāks. Viņas visas metēji ir, visi 5, kas spēlē, ir metēji. Mums atkal ir centri, smagāki centri, kuriem ir grūtāk to nosegt. Bet pa savākšanos nav nekāda problēma. Mēs gribam uzvarēt, mēs gribam kļūt par Latvijas čempioniem un motivācijas netrūkst, es domāju. Varbūt tas nav īsti jautājums tev, bet komandas vadībai, bet es tomēr pajautāšu tev, ko tagad plānojat darīt, jo, kā zināms, pauze kādas 2-3 nedēļas šobrīd. Uzlabot savu fizisko formu, piestrādāt, spēlēt daudz 5-5, lai ir spēļu prakse, ka tieši treniņos un gatavoties, kas mums nāk pretī, nākamie pretinieki. Tā kā tas arī viss. Varbūt, zini, ir kā ieplānot kādu draudzības spēli? Kaut ko esmu dzirdējis, bet es nezinu, vai to var atklāt, un tas nav īsti vēl skaidrs, bet ir kaut kas ieplānots. Labi, veiksim play-offos, lai izdodas. Paldies par interviju.